Running? Running? Yeah. Support. What's that? Many very famous support. What's that? Many skilled people. Sportist? Running or football. Sportist? And Sportsman? Yeah, footballer and king or some special skilled people Yes. drink alcohol, then become damaged. Many story. Alcohol. Tad ir daudz stāstu par sportistiem un arī pazīstamiem sportistiem, kuri, var sakot, pateicoties alkoholam, viņiem ir radušās problēmas un cik var saprast arī viņu sporta veidā. Alcohol and also health also Coca-Cola not good. Arī Coca-Cola nav labi. Yeah, now today even meat is no organic. No, meat is chemical animal, chicken or America. Latvia look people quite healthy. If you go America, immediately big belly. You can see that much big belly, you know. Un tātad mūsdienās Coca-Cola and dark, I don't know what the meat, chemical meat or neck. Tātad My goodness. Tātad mūsdienās gaļa vienkārši vairs nav dabiska, teiksim, tur tiek lietot dažādi veidi ķimikālijas. Latvijā varbūt, kad tu ej pa ielu, nu cilvēki liekas vairāk vai mazāk veselīgi, bet pietiek iziet uz ielas Amerikā, tu redzi, ka cilvēki ļoti resnies, protams, neesmu droši par tiem iemesliem, bet viena lieta ir šīs ķimikālijas, kas tiek lietotas dzīvnieku audzēšanā, kuri pēc tam tiek nokaut, kā arī man šķiet, kad amerikāņi lieto pārāk daudz Coca-Cola. Yeah, slowly Europe also became, some over there, some more, but still Europe okay. If you go New York or over there, then immediately you can see, Mamma Mia. Eiropa tā kā cenšas neatpalikt no Amerikas, bet vienalga pagaidām Eiropā vēl teikt, tie cilvēki izskatās vairāk vai mazāk ok, bet pietiek iziet uz ielas Ņujorkā, tu vienkārši šausminies, cik cilvēki ir resni. Rich people say they eat organic. I don't know organic, very expensive. But then poor people say cheap things eat, they are all chemical, Organic much better. Teiksim, bagāti cilvēki var atļauties organiski audzētu vai bioloģiski audzētu pārtiku, un tad, teiksim, varbūt viņiem veselība arī mazāk problēmas, bet ja cilvēki ir nabadzīgi, viņi pērk šos lētos produktus, lēto gaļu, un tā lētā gaļa ir pilna arī dažādāko veidu ķīmiju. Of course, meat, long ago, organic meat, I think health, now meat more worst, meat, egg, everything, even vegetable, also chemical, so sweet things, Coca-Cola or chocolate or I don't know, many things comes out or I don't know, something drinking. I think then people become ugly and unhealthy and big belly and then tired. Agrākos laikos, kad tā dzīvnieki tika audzēti dabiskos apstākļos, tā gaļa arī bija mazāk kaitīga, bet tagad, kad tiek izmantot šī visdažādākā veida ķīmija, gaļa vienkārši ir kaitīgāk nekā tas bija agrāk. Bet, diemžēl, bieži vien arī šīs ķīmiskās vielas tiek lietotas arī citur, un tas kaut kādā mērā attiec arī uz dārzeņiem. Dalai Lama say, human problem, human make. Dalai Lama saka, ka cilvēku problēmas ir cilvēku paši radītas. We can do many problems. Human can human problems. Human can recognize. Human themselves can make less problem possible.
Bet cilvēks var apzināties tās savas problēmas, saprast, no kurienes tās ir radušās un līdz ar to samazināt. Yeah, but human not take care, careless and drinking, eating. Even children don't know. They don't know what is bad, good, what is bad. Don't know. Just drinking. Nobody telling. You don't eat meat. You don't drink Coca-Cola, tobacco. No good. Must tell. Bet problēma ir tajā, ka cilvēki bieži vien vienkārši nedomā par to, no kurienes rod šīs viņas problēmas, un arī par bērniem. Bieži vien bērniem neviens nepasaka, kad neēd gaļu vai nedzer Coca-Colu, un tas bērns ēd viss, kas pie rokas, un dzer viss, kas pie rokas, bet ir vajadzīgs kāds, kas viņam norādīt, ka to ēst ir labi, un to ēst vai dzert, to ir slikti. Also can make really book easy, understanding, very authentic, good proof. Then the books, I think, very beneficial. That is Dhamma. Is many people understanding, then they stop, Es domāju, ka arī ir nepieciešams grāmatas par šiem jautājumiem. Ja ir, teiksim, vienkāršā valodā uzrakstīts grāmatas, kur ir aprakstīts, teiksim, par to, ko tur ir labi ēst, ko slikti ēst, ko labi ēst, dzert slikti, tad, faktiski šāda veida grāmatas arī var uzlūkot, ka tā ir dharma. Yeah, that's necessary in the whole world. Need advice how to eat, how to drink. Also important exercise. Exercise, how to do yoga, all that is very important for health. Arī mūsu veselībai ir ļoti nepieciešama vingrinājuma, vai tā būtu joga vai kas cits, tas ir ļoti būtiski. Yeah, Buddhists doing prostration, that also many times do like exercise, also good to religion. Un var paskatīties, teiksim, uz budistu veikto pakalnīšanos, ka tas kā vingrinājums arī ļoti labs, un ja to dara daudz, tas ir ļoti labs fizisks vingrinājums. Yeah, Buddhists have many exercises, yogis have, but nobody doing. Bet arī budismā var atrast apraksts par dažādiem vingrinājumiem, bet neviens tos neveic. Yeah, 84 mācītas, they have, each mācīta have something yoga and jumping or something strange. Mēs zinām par 84 mahasitkām, un katrs no viņiem ir veids kādu savu veidu konkrētu fizisku darbību, bet mēs jau nezinām, ko viņi dara. Naropa yoga, Naropa yoga, very popular. And his sister, Yogini, Niguma yoga, her exercise for female very good. Mēs zinām pandītu Naropu, un viņam bija māsa Niguma, un savukārt ir zināmi viņas izstrādāt vingrinājumi, kur ir ļoti ieteicams sievieti. Also Dzogchen, they have a special yoga. Many yoga. Each masjid they have something yoga. Also Vinaya, they have yoga. Massage. Vinaya have some massage. That's also good. Un arī Dzogchen tradīcijā var atrast dažādus jogas elements. The last one, kāds bija pēdējais vārds? Es saklausīju Vinaya, bet tas taču nebija. Vinaya. Vinaya? Vinaya. It's Moksha. Monks text. Jā, es pareizi sapratu. Es domāju, ka tad iet runa par Vinajas tekstiem, kas ir domāti mūkiem, tur arī ir aprakstīti konkrēti vingrinājumi. They have take shower and then sun and then massage and put oil or something. That things you good. Tur ir aprakstīti arī. Tur ir aprakstīti arī dažādi vingrinājumi un tas, ka tev ir jāuzturās saulē un ka tev ir nepieciešama masāža. Labas lietas.
Yeah, that things for people necessary. Un šīs visas lietas cilvēkiem ir vajadzīgas. Yeah. Also, Buddhists don't eat meat. If you eat meat, but still you must tell other people, meat is not good. I eat my bad habit, but meat eating basically reality not good. You must tell. Tātad, ja jūs esat budists un tomēr ēdat gaļu, tad jums vajadzētu citiem teikt, nu es ēdu gaļu, vienkārši tas man ir slikts ieradums, bet nedarīt to, jo tur ir vienkārši tas ir, nu tas nav labi. Yeah, some Tibetan lamas, very scholar, he eat meat, then he never telling, but even he say meat eat good, but that is wrong, you know. I say, you eat meat, but you know meat is not good. Tell eating meat not good. Yeah, that important. Ir tā tibetiešu skolotāji, kuri paši ēd gaļu, bet viņi stāst par to, ka gaļas ēšana ir kaut kas labs, bet faktiski es domāju, ka tas ir pilnīgi nepiemēroti. Nu, pat ja tu pats ēd gaļu, tad tev ir citiem jāsaka, ka tas nav labi. Yes, also Buddhists would practice sometimes animal liberation. Animal make rescue, you know, some bird or something animal buy, then make, how to call, rescue or liberation. Jā. Tad ir budismu praksa, kas ir ļoti ieteicama, ko sauc par dzīvnieku atbrīvošanu, piemēram, kad tiek nopietni kādi dzīvnieki, piemēram, putni, kas ir vai nu paredzēti, nu, vienalga, kāda nolakam, tiek dzīvnieki nopirkti un atbrīvoti. Yeah, that, for example, I did in some time in Delhi many parrot. Parrot not killing, but they keep, you know. Then parrot berries, you know, like gel. Like put like gel. I buy parrot 20, but expensive. Now 400, two parrot, 400 rupee. But recently I buying 20 nice bird. I sell. I make liberation. They're happy God. That is a Buddhist doing. Also, Sutara, they're telling you become happy. You next life you become miracle. Also, you will get miracle. Also, you happy. You get happy. Also, you reborn high realm. They say that is very beneficial, but that's selfish. But animal very happy, you know. Sometimes liberation good also. In America, Lama Lopsu, he speaks Chinese not so well. He go in Beijing, he buying fish, 100 Chinese money, he buy fish. Then Chinese people say, what are you doing? I doing liberation fish. Oh, I doing. So many Chinese come. He 100,000 Chinese money, animal buying. He did that. Chinese, you know, immediately donation. Yeah, he doing America. Only $20 buying 3 fish, $1. 3 fish, $1. Small. Then do ritual. Many people come. Each people buying. You know, some people buying $300. Some people buying 15 or 10 or. All together we go and do ritual, then put in water. Yeah, that is Lama Lapsu doing 2 months, 1 time. That is good, I think, for animal, make free, life free. That
Sometimes we start. translate. Es sākšu ar beigām. Tātad gāja runa par vienu, es saprotu, ķīniešu mūku Amerikā, kurš, viņš daudz atbrīvo dzīvnieku, piemēram, viņš dodas, kur tirgo zivis, viņš varbūt nopērk tur dažas zivis par kaut kādu mazu naudiņu, bet citi cilvēki par to uzzina, un viņš kaut kā tos cilvēkus iedvesmo, un viņam tiek dota nauda, un es sapratu, kad viņš veic šo dzīvnieku atbrīvošanu 2 mēnešu garumā. Tātad viņš nopirka tur tās zivis nevis par $20, bet par kaut kādu, tur daudz lielāku summu, un viņas tika ielaists pēc tam ūdeni un atbrīvots, un skolotājs par sevi teica, kad viņš ir vairāk kārt pircis papagājus, kur tagad sāk palikt dārgāk. Bet turēt papagāju labi, viņš netiek nogalināts tā kā vista priekš ēšanas, bet viņš tiek turots būrī, kas ir savu veidu cietums. Un tik labi ir iespējams, ka tu, teiksim, to putnu var nopirkt un pēc tam palaist brīvībā, un viņš pēdējo reizi nopircis 20, es sapratu, papagājus un palaist brīvībā, un tad pirmkārt tie putni vai tie dzīvnieki ir laimīgi, kuri ir atbrīvot, bet arī tik uzskatīts, ka tu faktiski uzkrāji pozitīvus nopelnus, un nākamajā dzīvē tev no tā būs konkrēti labumi, teiksim. Tātad, no vienas puses var uzskatīt, ka tas ir sautīgi, bet tā vai citādi tie dzīvnieki ir laimīgi, kur tiek atbrīvoti. Yeah, that is a good example. Sometimes can do practice that. Have a special ritual. Lama Zopa Rinpoche last year or 2 years ago, he buying 100 yak. Yes, we saw it as film made about this. Yeah. Oh, that's wonderful. Tad ir konkrēts piemērs, kad pirms gadu vai pirms 2 Lama Zopa Rinpoche ar viņu atbalstu tika īstenots tāds pasākums, ka tika nopirkti 100 jaki, kur bija paredzēti nokaušanai. Un tā viņi tika vesti par kalnu pārējām augstām, bija brīvprātīgie, kas tie darīja, viņi tika aizvest uz vienu ieleju, kur viņiem tika garantēts, laimīgs mūžs līdz mūža garām un kopšana. We saw a video, like 1/2 hour, very nice video. Tad Lama Zopa, viņš laikam atvēlēja līdzekļus, bet bija viens konkrēts mūks, kas to visu vadīja, un tas bija pamatīgi nopietnas pasākums, kaut kādu 3 nedēļu garumā. Very expensive animal. Un jaks ir dārgs dzīvnieks. Dalai Lama, he said he young time many animals he did that. He sometimes telling animal liberation good, he sometimes teach. Un arī Dalai Lama savā bērnībā, jaunībā ir daudz dzīvnieku šādā veidā atbrīvojas, un viņš arī savās mācībās runā par dzīvnieku atbrīvošanu. For unhappy people, some people very, depressed, that people for helpful in animal liberation. Un tādiem cilvēkiem, kas ilgstoši mocās ar depresiju, varbūt kā viens līdzeklis, kas viņam var palīdzēt, ir tieši veikt dzīvnieku atbrīvošanu. Changing, then little bit became less depression. Ļoti iespējams, ka šī dzīvnieku atbrīvošanas prakses rezultātā viņa depresija mazināsies. Also, sometimes pilgrimage also helping. Bodh Gaya, Varanasi. Pilgrimage. Pilgrimage, that just go and make that also some sick people, depressed people changing. Also, animal make free. That this life also big helpful, they say. Un tātad šī dzīvnieku atbrīvošana var būt ne tikai nest kaut kādas augas nākamajā dzīvē, bet ka tā var palīdzēt arī ar kaut kādām veselības problēmām pat šajā dzīvē. Un tad skolotājs jau pieminēja, ka cilvēkiem, kas mocās ar depresiju, bez šīs dzīvnieku atbrīvošanas, vēl viņi var mēģināt doties svētceļojumā uz Bodh Gaju vai uz kādām citām svētām vietām, un tas arī var viņiem palīdzēt. Some father, mother die, then best do animal liberation. For them, for benefit father,